brīvu, lai bērns varētu izvadāt uz skolu? Viennozīmīgi tā ir. To mēs skatīsimies 1. septembrī, un man jāsaka arī, ka arī ārkārtas sēdē gan satiksmes ministrs to problēmu izprata, jo mēs runājam arī par to, ka tam autobusam jābūt ir attiecīgi identificējumam, ka tas ir skolēna autobus, lai nav tā, ka viņš apstājas un laiž bērnus pie skolas garām, brauc ātri mašīna, tad tam visam ir jābūt sakārtotam. Es nevienā brīdī neesmu teikusi, ka uz 1. septembri šie autobusi būs pašvaldībās, bet es saku, ka tās procedūras autobusu iegādei tiek veiktas tajā ritmā, kādā vien tas ir iespējams. Gandrīz pusgads līdz 1. septembrim. Ir tā, bet es domāju, ka uz 1. septembri tie autobusi Šveices autobusi nebūs, tur nemaz nav ko solīt. Varbūt, ka viņi būs 1. janvāra. Mums ir skatītājs zvans, labvakar. Lūdzu, jautājiet. Labvakar. Ministrs kundze, vēlos uzdot jums jautājumu. Sakiet, lūdzu, jūs esat teikusi, ka esat piešķirti skolām līdzekļi, direktors var izvēlēties un komplektēt savu komandu, lai ar to strādātu. Līdzekļi ir ļoti minimāli, un man ir tāds jautājums. Sakiet, lūdzu, kā jūs saprotat un kā ministrija traktē vārdu skolas administrācija? Kas tajā ietilpst? Vai visa atbalsta komisija, speciālais pedagogs, logopēds, psihologs arī ir administratori? Paldies! Paldies, likumsakarīgs jautājums, jo patiešām mēs jau gada sākumā esam veikuši grozījumus pedagoģu darba samaksas noteikumos, kuros ir lielāka brīvība piešķirta skolas vadītājam, kurš var, kā jau esmu šajā studijā arī teikusi, kurš var izvēlēties un izlemt, kas atkarībā no viņa skolēnu kontingentu un viņu vajadzībām nepieciešams. Vai viens bibliotekārs, vai pusotra vieta, vai viens direktora vietnieks, vai neviens direktora, vai 3 direktora vietnieki. To šodien skolas direktors pats lemj. Bet taisnība, kolēģi patiešām ļoti pareizi atzīmē, ka šajos ministra kabineta noteikumos par pedagoģu darbu samaksu logopēds, psihologs, bibliotekārs, visi ir ieskaitīti pedagoģu administrācijā, kas nav īsti pareizi. Bet tātad tie grozījumi ir tādā veidā, tātad noteikumi ir izveidoti 2004. gadā, un te ir acīm redzot jāveic labojumi, jo manā skatījumā pedagoģu administrācija, skolas administrācija ir direktors un direktora vietnieki. Tā ir administrācija. Bet direktoru vietnieku ir diezgan daudz ar vienu skolās. Varbūt pat nepamatot daudz, un ļaunākais ir tas, ka, piemēram, ja ir 2 štata vietas, tad 3 vai 4 cilvēku uz dažādu 0 komats strādā šajos amatos. Tas nav īsti racionāli. Vēl mūsu vairāk skatītāju jautājumi ir, vai ir pētījumi konkrēti skaidri procenti par to, vai tās sauktās lielās skolas ir gatavas uzņemt slēgto skolu bērnus, vai ir internāti, kur attālāk dzīvojušiem bērniem nakšņot? Es domāju, ka internāti patreiz skolās, cik man nākas braukt lauku rajonos, esmu bieži, kā zināt, internāti ir, un viņi nav pārpildīti, tātad tur vieta noteikti ir. Par lielām skolām, kur nakšņu... Nē, lielās skolas, kuras varētu uzņemt tos bērnus, kuras skolas tiek slēgtas. Es domāju, ka slēgta tipa skolas, kur skolas tiek slēgtas. Jā, protams, citādi tas tā nevar būt. Kā zināt, mums ir arī, protams, ka tas nebūs 9. gada 1. septembra, bet šis ir arī process. Es negribētu teikt, ka 9. gada 1. septembra viss tiks sakārtots. Tā skola tīkla sakārtošana, tas ir process, un mums ir pār par 10 miljoniem latu vidusskolu infrastruktūras uzlabošanai. Jā, bet tajā brīdī, kad slēdz skolu, tas jau ir šobrīd jau tiek runāts par 1. septembri. Ne jau visas skolas aizslēgs 1. septembra. Protams, bet mums ir infrastruktūras uzlabošanai. Lūdzu, rajona izglītības pārvaldes vadītāji apgalvo, ka aptaujājot rajona vecāks noskaidrots, ka aptuveni 33% bērnu pēc tuvējās skolas slēgšana mācības jaunā skolā varētu vairs neturpināt. Vai jūs rēķināt, cik vēl bērnu neapmeklēs skolu, kad slēgs mazās skoliņas, jo viņu vecāki nespēs vienkārši bērnus izvedāt uz citām skolām? Es domāju, ka šis jautājums man tika izdots iepriekšējā un vēl arī iepriekšējā un tieši no Ludzas izglītības pārvaldes vadītājs. Esmu bijusi pat Ludzā, kāds esmu stāstījusi. Un tātad skolēnu izglītības likums nosaka, ka tā ir pašvaldības funkcija nodrošināt bērnam pamat izglītību. Un līdz ar to tie pašvaldību vadītāji, kas ir ieinteresēti, lai viņiem tie cilvēki pašvaldībā ir, lai būtu laba skola, viņi par to arī rūpējas. Un mēs savukārt tāpēc arī izvirzam šo struktūrālo pārmaiņu mērķi izglītības kvalitāte, efektivizēt finanšu līdzekļu izmantošanu.
Vesela kaudze valsts skatītāju jautājumu. 100. pants notiek 30 minūtes, un neviens nejautā, kādēļ veselai komandai maksā kā par darba dienu. Skolotājiem jāsagatavo 4 līdz 5 stundas dienā vienam pašam, bet viņam pārmet, ko viņš dara. Es gatavoju labu stundu 2 stundas, viduvēji 1 stundu, izcilu vairākas stundas. Es nemaz nerunāju par pārbaudas darbu gudrošanu, izdevas materiālu sagatavošanu, materiāliem interaktīvai tāfelē. 15 gadu pagātnē, kad sāku strādāt, bija kārtīgas grāmatas, kontroldarbu un uzdevumu krājumi, bet tagad bieži vien tikai priekšmetu programma, kurā ir daži teikumi par katru tēmatu. Bez šaubām es nepārmetu 100. pantam, bet ticiet man, sagatavošanos stundai var salīdzināt ar gatavošanos stundai. Noteikti. Es noteikti kolēģiem piekrītu, arī pat esmu universitātes profesori, ka sagatavoties lekcijai vai stundai, tas prasa ļoti, ļoti daudz laika. Jā, nu tas arī nozīmē, ka skolotāji būtu pelnījuši, protams, arī saņemt atalgojumu. Nu, par gatavošanos mēs tagad tā kā maksājam, nevis tā kā, bet tā kā maksājam par gatavošanos, par konsultācijām maksājam. Tā, kāpēc Liepājas skolotājiem jāņem bezalgas atvaļinājums? Kur palikusi valsts ieskaitītā nauda, vai arī tā netika ieskaitīta pilnībā? Es brīnos par šo jautājumu, jo Liepājas 5. vidusskolas kolektīvs pietiekami plaši bija atbraukuši pie manis, pie ministres, un mēs izrunājām, pārunājām šo situāciju, un atbilde bija skaidra, ka tātad gada nogalē tika izmantota līdzekļi, lai pateicībā par skolotāju kvalitatīvu darbu tik izmaksātas prēmijas, nereiķinoties ar to, ka no 9. gada būs budžets, tātad bija jau, vēl nebija sācies budžets, kā bija budžeta grozījumi, un uz 1. janvāra bija arī veikta tarifikācija, kur attiecībā uz skolēnu skaitu arī samazināja tos līdzekļus, ko skolām nogādāja tātad pēc tā 1. janvāra. Tur arī tā problēma radās, un tās diskusijas rezultātā, protams, katra puse palika pie savām domām, tur piesaistīja arotbiedrība, tur pat bija jurists atbraucis, bet tas ir tieši tas, tur bija rakstīts arī, manuprāt, uz prokuratūru, pārkāpumu nebija. It kā pārkāpumu nebija. Mums ir skatītājs zvans. Labvakar. Lūdzu. Labvakar. Mēs jūs klausāmies. Tā, sakiet lūdzu, kāpēc nedara grāmatas vienai skolai un otrai skolai? Man, piemēram, bērni mācās atsevišķās skolās, un man katram bērnam jāpērk jauna grāmata, jo es no vecākā nevaru atstāt jaunākam. Paldies. Lūdzu. Jā, problēma, jāsaka, arī nav nezināma. Nu, cenšamies. Patreiz esam mazliet apturējuši to aizraušanos ar darba burtnīcām. Un Izsaites mājaslapā esam tādu rekomendāciju ierakstījuši, ka darba burtnīcas nav obligāts. Un lai skolotāji nesteidzas vecākiem dot uzdevumu šo darba burtnīcu pirkt. Ja kāda grāmata, faktiski grāmatas, kuras ir vairākas vienām un tā pašai vecuma grupai, lielākā daļā gadījumu tās ir svešvalodas, jo pārējos priekšmetos ir ļoti, un vēsturē ir arī dažādi autoru grāmatas, bet kopumā, manuprāt, tas piedāvājums ir pat pārāk maziņš, ja? Bet tāda situācija ir, un cienījamie vecāki daram, apzināmies. Bet pasakiet laika termiņu, kad tiešām tā sistēma būs viena grāmata, neteikšu, tāpēc, ka demokrātiskā valstī nevar būt viena mācību grāmata. 2, 3, bet ne jau tā, ka katru gadu ir pilnīgs. Bet arī nav. Mēs pēc ēpastiem mēs saprotam, ka nākamreiz nākšu ar grafiku, parādīšu, kāda ir reālā situācija. Ļoti ātri, viņi arī rakstu ātri, lai paspētu, bet jautājums ir sekojošs, kā var veikt izmaiņas atvaļinājumu naudu izmaksu procesā, ja šo naudiņu maksā par nostrādāto gadu. Izmaiņas var veikt tikai nākamajam gadam. Manuprāt, tas būtu vismaz godīgi. Pat uzņēmēji, kas slēdzas, izmaksā saviem cilvēkiem atvaļinājumu naudu ar cieņu Ineta. Piekrītu Inetes kundzei, tiesiskā valstī arī mums ir jābūt par paraugu likumu ievērošanā. Neko citu nevar pateikt. Tā, un tagad studijā aicina Latvijas studentu apvienības prezidenta Anna Cīrula. Tātad tā ir mūsu viešņa. Kā zinām, studenti pagājušā nedēļā rīkoja protesta akciju un atteicās tikties ar ministru, skaidrojot, ka ministre interesi par tikšanos ir izrādījusi tikai tad, kad uzzinājās par protesta akcijām. Mēs zinām, ka rīt gan jūs tiekaties, laikam, ja tā ir plānots. Un tātad šovakar jums ir īsa saruna, lai noskaidrot šīs attiecības, bet es sākšu tomēr ar Annu. Anna, sakiet, tātad, kas ir tās galvenās problēmas, kas šobrīd uztrauc studentus, un kā jūs vērtējat arī ministras darbu pie viena? Tās problēmas, kas šobrīd uztrauc studentus, ir tas, ka runājot par šīm struktūrālām reformām, tiek runāts par dažādām lietām, bet ļoti daudz tiek runāts par to, ka tiks samazināts budžeta vietas, par to, ka tiks samazināts stipendijas. Šis te jautājums par to, ka studentam būtu jāatstrādā pēc tam
tas, ko viņš it kā ir no valsts paņēmis. Šīs ir tās lietas, kas uztrauc studentu uztrauc šobrīd tas, ko darīt tālāk, tad, kad viņam nav vairāk darba un viņš nevar atļauties studēt. Ļoti precīzi jautājumi. Liekas, ka jūs esat mums arī rakstījusi ēpastus, bet pēc vārda mēs saprotam, ka mums ir citi skatītāji. Šīs sociālās garantijas, tas, ko mēs redzam, ir, protams, ir kvalitāte, bet tās sociālās garantijas, ka cilvēkiem ir ārkārtīgi svarīgas. Es apsveicu Annu Cīruli jaunajā matā. Paldies. No visas sirds un vēlu, un ļoti ceru uz veiksmīgu sadarbību. Mums bija ļoti laba sadarbība ar Latvijas studentu apvienību, un es vienmēr esmu teikusi, ka esmu tāpat kā skolēni, tāpat arī studentu pusē, un augstskola administrācijas esmu teikusi, ka pat pie budžeta samazinājumiem pēdējie, kam ir jācieš, tas ir studenti, ka sākumā jāsakārto programmu izmaksas, pēc tam ir jāsakārto augstskola administrācijas, un tikai pēc tam ir jācieš studentiem. Tāpēc tas, ka stipendijas samazināsies, tā vienkārši nav patiesība, gluži otrādi stipendiju skaits palielinās, nevis stipendijas apjoms, bet stipendijas skaits. Mums ir 70 lati, bet stipendijas skaits studentiem palielinās. Es atceros, ka apjoms tie 70 latā arī paliks. Tā arī paliek, jā. Budžeta vietu skaits, nevis budžeta vietu skaits samazinās, bet budžeta vietas izmaksas samazinās, tādēļ, ka, kā zināt, visiem budžeta samazinājums ir. Visā valstī vietas paliks, bet budžeta vietas izmaksas samazinās. Tātad mēs esam... Nē, es stāstīju priekš cilvēkiem vienkārši, ja bija 100 budžeta vietas, 100 arī paliks. 100 paliek, bet ja te, piemēram, nosacīt, ja par šīm 100 budžeta vietām, piemēram, maksāja, nezinu, 50 000 latu valsts, tad tagad varbūt maksās 35, bet tas viss tagad ir nosacītos skaitļos, ja, pateikts. Jo tas budžeta samazinājums ir, tur neko citu nevar izdarīt. Ja. Tā kā tā, bet es ļoti lūgtu tiešām saprast, ka es esmu noteikti ar studentiem. Bet vai tas arī neliecina par to, ka nav tās informācijas, ir tikai ka krīze un 40% samazinājums un tam līdzīgi? Iespējams, bet man ir cits jautājums. Jautājums ir par to, kā jūs izskaidrot faktu, ka Latvijā ir dārgākais skolēns Eiropā un lētākais students Eiropā. Un šajā gadījumā, samazinot vienas budžeta vietas izmaksas, mēs šo lēto studentu padarām vēl lētāku. Vēl palētinam to studentu, jā. Man gan jāsaka, ka šie dati nav ne 8. ne 9. gada dati. Tie ir vismaz 4. gada dati, un situācija ir ļoti, ļoti mainījusies, jo 6., 7., 8. gadā ļoti būtiski tika palielināts finansējums augstākā izglītībā, kas vistiešāk atspoguļojās mācību spēka algās, un tas ir labi. Tas ir labi. Mācību spēka algās, par to mums arī noteikti varētu būt skatītāji jautājumi, kad mēnesī mums ir vadītājiem no 3 līdz 11 tūkstošiem augstskolu vadītājiem algas mēnesī. Jā, tas ir ar senāts lemj par augstskolu vadītāju atalgojumu, un senāts arī droši vien prasa darbu par šo naudu. Tā es to teiktu. Arī studentiem droši vien ir ko teikt šajā sakarā, vai ne? Jā, protams, nerunājot pat par rektora algām, kuras, protams, arī ir pārāk liels, jārunā ir arī par vispārējā personāla šo te uzblīdušo birokrātisko aparātu augstskolās. Bet jautājums ir tad, kādēļ Izglītības zinātnes ministrija nedara neko, lai šo te aparātu samazinātu, jo šobrīd vēl joprojām gan no augstskolām jāskata, sanāk, ka tiek ņemts no studentiem nost un netiek samazināts šis vispārējais personāls. Sapratu jautājumu, un arī atbilde patiesību sakot ir zinām, jo, kā jūs zināt, augstskolas kā publiski atvasināts personas saņem dotāciju vienā summā. Mēs nedalām ne atlīdzībām, nekam citam. Tātad, lūk, šī budžeta vieta, finansējums budžeta vietām, dotācijas veidā aiziet vienā summā, un tā ir absolūta augstskolas autonomija un atbildība, kā dalīt šos līdzekļus. Ja nāks signāli, un tāpēc jau faktiski pirmais, ko es esmu teikusi par administrācijas izdevumu samazināšanu, mēs vēl bijām citā studijā ar jums, kur es arī pieminēju to, ka mums tagad pāriet uz elektronisko studentu uzņemšanu, lai mēs samazinātu izmaksas visiem tiem procesiem, kas saistās ar uzņemšanu. Un no tādiem sīkumiem veidojas iekrājumi, ko var izmantot studenti. Ja? Tad, ja tāda signāla būs, nozīmē, ka mums vajadzēs stiprināt kontroli, kas īsti labi nebūtu. Jā, vēl viens liels jautājums. Šobrīd ir parādījusies aptauja, kur 49% skolēnu plāno izbraukt uz ārzemēm studēt. Ko Izglītības zinātnes ministrija taisās darīt, lai piesaistītu šos studentus, ja izglītības kvalitāte nav atbilstoša cenai? Nu, to es arī nenogurstoši daru. Es tiekos ar vidusskolēniem un aicinu viņus nepakļauties musināšanai. Kā jūs teicu, budžeta vietas skaits
ir atbilstoši tam, jo šogad mazāk iestājas nekā dēļ demografiskās situācijas, un stipendijas ir vairāk kā citus gadus. Tas ir viss, ko mēs šajā brīdī varam pateikt un aicināt studentus iegūt pamatstudijas Latvijā, un pēc tam tālāk viņu dzīves ceļi ir vaļā. Anna, jums pēdējais vārds. Runājot par šiem skolēniem, Latvijas studentu apvienība atkal viņus ļoti saprot, jo saprot, ka izglītības kvalitāte Latvijā varētu būt labāka, un kādēļ šim skolēnam palikt Latvijā, ja viņš var braukt uz kādu citu Eiropas valsti, iegūt bezmaksas izglītību. Tādēļ aicinu studentus iesaistīties izglītības kvalitātes uzlabošanā. Zinu, ka LU patreiz veidojas praksa, ka studenti nobalsies par jauniem kursiem, tā kā visi kopā uzlabojam kvalitāti. Šis bija mazs ieskats, acīm redzot diskusijai, kas notiks rīt arī. Paldies, ka jūs šovakar atnācāt skatītāji. Tas nozīmē, ka